Trumpa destruktīvo uzvedību var saprast, ja iedomājas, ka viņš ir Putina aģents. Bet tā ir iespēja Eiropai saņemties, būt patstāvīgai un spēcīgai. Zelenskis ar amerikāņiem vienojās par pamiera nosacījumiem, bet Putins tos nepieņēma. Izvirzīja savējos, kas ir tādi, kas principā padara Ukrainu par viegli savācamu un viegli pārvaldāmu Krievijas varu. Kā jūs domājat, vai Putins gar Baltijas robežām sāks dažādas mācības, manevrus? Šī Trumpa negribēšana palīdzēt lika mums saskatīt, ka Eiropā īstenībā ir ļoti daudzas militāro uzņēmumu akcijas, kurām izaugsme pēdējos mēnešos ir bijusi fenomenāla, daudz labāka nekā amerikāņu ieroču ražotājiem. Protams, šīs Eiropas militārās akcijas jau ir tik ļoti izaugušas, ka tās jau ir ierēķinājušas būtisku pieaugumu biznesā, kas vēl jautājums, kad tas piepildīsies. Bet, kā mēs zinām, akciju tirgu vada sentiments, emocijas, un mans draugs pārdeva Rheinmetall apmēram pa 1000 eiro, bet jau nesen bija gandrīz 1400 eiro, 40% vairāk. Ja gribi mieru, gatavojies karam. Teorētiski var pirkt gan dažādas šīs akcijas, augšā tabulā var redzēt, gan arī var vienkārši nopirkt ETF, kur jau ir iekšā kaut kādas virs 20 akcijām. Tādējādi jūs būsiet mazāk pakļauti kaut kādām lielām svārstībām konkrētā akcijā. Manuprāt, Putins negrib pamieru, Putins grib karot, tā viņš saskata savu misiju un varu, ka viņš iegūst citas valstis. Un tāpēc man liekas, ka militārās akcijas vēl kādu laiku varētu būt interesantas, un tas varētu arī būt kā tāds hedge, ka jūs kā apdrošināšanas polise. Ja karš ienāk Eiropā, tad vismaz jūs, teiksim, gūsiet peļņu no šīm akcijām. Nesen parādījās bauma, kad amerikāņu lidmašīnām, ko ražo Lockheed Martin, ir iekšā ielikts tāds kill switch, ka amerikāņi jebkurā brīdī var to lidmašīnu atslēgt. Tas eiropiešus sabaidīja, un eiropieši, portugāļi pat grasās atcelt ļoti lielu pasūtījumu ar lidmašīnām no Amerikas. Un Eiropai arī pašai ir lidmašīnas. Piemēram, Zviedrijas Saabam ir ļoti labas tehnoloģiski attīstītas lidmašīnas. Eiropas Savienības prezidente paziņoja, kad pacels limitus, respektīvi atļaus valstīm tērēt vairāk militārajā jomā, kā arī būs granti pa vismaz 150 miljardiem un vairāk. Un es domāju, vien vairāk naudas nāks Eiropas militārajai jomai, kas nozīmē, ka šīs akcijas varbūt tiešām varētu viņām vēl būt tālāka izaugsme un ka bruņošanās turpināsies. Eiropai jākļūst patstāvīgai pašai par sevi. Eiropai vispār nevajadzētu baidīties no Krievijas. Eiropā dzīvo apmēram 500 miljoni iedzīvotāji, Krievijā zem 140 miljoni. Ekonomikas koprodukts Krievijā ir mazāks nekā vai nu Itālija, Vācija vai Anglija, Francija, nemaz neskaitot kopā. Un tehnoloģiju ziņā Eiropa ir ar kārtu attīstītāka nekā Krievija. Kā tu domā, vai Eiropa var atvairīt Krievijas uzbrukumu viegli?